tiešām uzskatu, ka valstī ir jābūt tai, kas veicina sabiedrības iesaistīšanos politisko lēmumu pieņemšanā, lai radītu šo labo valsts pārvaldi, kas, es domāju, ir viens no pamats stūrakmeņiem vispār, lai mums būtu godīga demokrātiska sabiedrība un lai efektīvi arī varētu izmantot tos līdzekļus, kas valsts rīcībā ir. Un šīm interesēm ir jābūt plašas sabiedrības interesēs. Protams, ka ir regulējums, kas ir tas rāms, tie ir likumi, un arī mūsu valstī ir likumdošana izstrādāta, kas teorētiski šo bāzu un iespēju dod, un jautājums ir par to, kā viņa tiek izlietota. Un, protams, tās iespējas, kas ir dotas sabiedrībai, tiek nostiprinātas kā sabiedriskā labuma gūšana tieši sabiedrības interesēs, un tai sabiedrības daļai, kā jau minēja mani iepriekšējie kolēģi runātāji, vajadzētu pārstāvēt plašu sabiedrību. Tas, kā mēs sadarbojamies, protams, ka likums ir devis iespēju jau no 2 cilvēkiem veidot šādu nevalstisko organizāciju, un tad ir jautājums, cik mēs varētu organizācijas piesaistīt, lai tā būtu plaša pārstāvniecība. Tādēļ tieši šajā politiskajā daļā, protams, ka vismaz teorētiski labāk ir strādāt ar tā saucamām jumta organizācijām, kuras apvieno veselu grupu nevalstisko sektoru ar līdzīgām interesēm. Jāsaka, diezgan ilgi es esmu politikā, un tā sadarbība tiešām ir būtiska, jo tās, kas nāk lielās jumta organizācijas pēdiņās, varbūt tiešām nozīmē, viņas pārstāv ļoti plašas intereses, un viņiem šīs iekšējās diskusijas jau ir bijušas savā daļā. Līdz ar to mēs dabonam daudz sabalansētāku lēmumu jau no šīs sabiedrības daļas puses. Būtiski mums šajā lēmumā, kā vaicāja par sociāliem dialogiem, protams, ir arī konkrētas formas. Ja 2005. gadā Latvijas Pilsoniskā alianse savā vasaras nometnē diskutēja par to, kā formāli veidot šīs attiecības, tad tā rezultātā tappa memorands. Tajā laikā bija spīkere Ingrīda Ūdre, un viņi izveidoja šo darba grupu, kas reāli sagatavoja, iesaistot nevalstisko sektoru, kā arī politiķus, izveidoja šo memorandu starp nevalstiskām organizācijām un Saeimu. Un jāsaka, no tā laika tiešām mums arī kā noteikums ir piesaistīt nevalstiskās organizācijas. Mums anotācijās tiek atzīmēts, vai šīs konsultācijas ar sabiedrība nevalstiskām organizācijām ir bijušas vai nav bijušas. Un katru gadu mums notiek arī oficiāli šī sadarbība, tā saucamie fórumi. Un arī šogad tāds būs. Un arī šogad mums būs bērnu un jauniešu parlaments. Un tas rāda, ka varbūt vāji vai labi vai slikti, bet mēs vismaz mēģinām tajā virzienā iet, lai iesaistītu reālu lēmumu pieņemšanos. Mums ir iespēja arī savādāk iesaistīt un aktivizēt sabiedrību, un arī tas notiek. Tad, kad mēs izstrādājam konkrēti manā komisijā, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā elektronisko plašsaziņas likumu, šo jauno likumu, arī mēs iesaistījām ļoti plaši šīs asociācijas, kas pārstāvēja konkrētas organizācijas. Un es domāju, ka tas bija viena no iespējām, kā dabūt vairāk vai mazāk šos kompromisu lēmumus un konkrētus sabalansētus šos likumu punktus, jo pretējā gadījumā, ja atnāktu atsevišķas organizācijas, mēs nevarētu šo balansu nekādā veidā dabūt. Ir arī citi veidi, ir piemēram šīs iedzīvotāju diskusijas. Un es domāju, ka ļoti laba diskusija jau bija gadus atpakaļ, kad tika rakstīts pacientu tiesību likums, tas bija 2003.–2004. gads, ka tieši pacientu tiesību aizsardzības organizācijas arī organizēja publisko diskusiju. Un bija pieaicināti visi, kuri no sabiedrības vēlējās piedalīties. Mums ir formas arī kā sasaistīt lēmumu pieņemšanā kaut vai parakstu vākšanu. Mums resursu centrs Marta nodeva turpat 10 000 savāktos parakstus, kas rādīja sabiedrības viedokli, un tas parāda, ka nevalstiskais sektors reāli var izdarīt lielu darbu, un ka mums vajag ieklausīties tajā, ko šī sabiedrības daļa mums ir kā to ziņu nesusi. Lai mēs pieņemtu reālus lēmumus ikdienā, ir iespēja politiķiem gan pašvaldību, gan valsts līmenī arī veidot šīs sabiedriskas konsultatīvās padomas. Arī te viens otrs no mūsu kolēģiem, gan kas ir zālē, gan šeit, piedalās šādās sanāksmēs. Un arī kā piemēru es gribu minēt konkrēti, kas ir nacionālais pasūtījums saistībā ar sabiedriskajiem mēdījiem.
mēs ielikām likumā, tas bija konkrēti man vēlme un priekšlikums, ko kolēģi atbalstīja šo sabiedrisku konsultīvo padomu, kur tagad strādā gandrīz 40 sabiedrības pārstāvji, kuri izsaka savas vēlmes un vajadzības, ko viņi vēlas šajā sabiedriskajā pasūtījumā redzēt. Protams, ka tas nav vienkārši un tas nav viegli, jo plašāks ir tas loks, jo pretējāk uzskati. Un tad, ja mēs esam devuši iespēju izdiskutēt un nākt pie šī jau izdiskutētā jautājuma, tad, protams, ka politiķa pienākums ir ieklausīties tajā, ko šī sabiedrība ir lēmusi un ko viņi ir nodevusi tālāk.